Čau. Nu ko? Šajā video es domāju, ka es tevi notrigerēšu tā pamatīgi, tā kārtīgi. Jo es runāšu atklātu valodu par to, vai es esmu laimīga, kā es esmu laimīga. Un es domāju, trigerēšu es tevi kārtīgi, tāpēc, ka tu beidzot sapratīsi savu laimi, savu atbildību tajā, cik tu esi laimīga, savu atbildību tajā, cik caur tevi ir laimīga vai nav laimīga tava ģimene. Un tev būs viela pārdomām, un tu sapratīsi, ka viss ir iespējams. Čau, mani sauc Juta, un es esmu sieviešu mentors. Es uzskatu, ka es esmu paraugs sievietei, kura vēlās, lai viņas ģimene būtu laimīga, un nevis caur vainas apziņu, nevis caur uzupurēšanos, nevis caur kaut kādu liekšanu sev lietas, kuras padara laimīgu tevi un līdz ar to padara laimīgu arī visu tavu apkārtējo vidi. Kas ir tava apkārtējā vide? Tā ir tava ģimene, tie ir tavi klienti, tās ir tavas draudzenes, tie ir visi cilvēki, kuri ir saskarē ar tevi. Ja? Viņi ir laimīgi caur tevi, jo viņi ar tevi saskarās. Viņi ir tavi īstie cilvēki, līdz ar to viņi ir laimīgi, tāpēc, ka tu esi laimīga. Ja? Aizdomājies par šo vārdu dziļo jēgu. Kāpēc tu joprojām esi kopā ar cilvēkiem, par kuriem tu nevari pateikt, jā, šis cilvēks tiešām man vēl labu, jā, šim cilvēkam ir pilnīgi vienalga, vai es runāju, vai es nerunāju Instagramā, par ko es runāju, vai es nerunāju Instagramā, vai es runāju, vai es nerunāju par kaut ko YouTube. Kāpēc tev ir svarīgi izpatikt šim cilvēkam, klusēt par lietām, par kurām tu patiesībā negribi klusēt, ja? Par kurām tu klusē, tāpēc, lai būtu ērta, lai būtu izdevīga, lai sabiedrībā neizraisītu kaut kādas pārdomas. Ej, runā un dari. Un šodien es tev likšu aizdomāties par to, kāpēc tu samierinies ar tādu dzīves modeli, ar kādu tu šobrīd samierinies, kur tu šobrīd esi, un ka tu pati esi izvēlējusies būt te, kur tu tagad esi, ja? Tev neapmierina tas, ka tu šobrīd neesi savā vietā. Nu, tu reāli jau esi sapratusi, tu jau esi noskatījusies iepriekšējos video un esi sapratusi, ka tu neesi savā vietā. Tu neesi ar īsto cilvēku kopā. Nu, tu tā kā varbūt vēl kaut kur meklē kaut kādus attaisnojumus gan viņam, gan sev, bet pa lielam, nu, tu jau saproti to, ka nav ideālais variants, galīgi nav, ja? Bet ko es gribu pateikt uzreiz, lai nomierinātu tevi? Nav tā, ka tev ir jānomaina partneris un tikai tad tu varēsi būt laimīga. Nu, tik traki arī nav. Tāpēc, ka, ja tu patiesi esi vērtīga sabiedrībai, ja tu patiesi realizējies savā pareizajā virzienā, ja tu esi izvēlējusies pareizo virzienu, tad nevar šis te partneris tev tik ļoti traucēt, lai tev pilnīgi un galīgi nesanāktu. Ja? Tā kā, tev nav vispirms jānonāk uz ielas, badā vienai pašai, un pēc tam tikai tu varēsi normāli realizēties un normāli sākt pelnīt. Nē, tu vari sākt pelnīt jau tagad darot to, kas tev vislabāk padodās, un jau tagad izvēloties darīt to, par ko tu būsi vislabāk atalgota, nepametot savu šī brīža partneri, nemūkot no attiecībām un iespējams, pat tad, kad tu sāksi beidzot uz 100% realizēties, tu sapratīsi, ka nav jau problēma partnerī. Tu beidzot ieraudzīsi to, ka problēma bija tajā, ka tu vienkārši nezināji, kur tu sevi likt. Un partneris īstenībā ir riktīgi foršs, un partneris īstenībā ir tas, kurš tev ir vajadzīgs, un jūs abi viens otru papildinat, un tas, ka viņš tev lika iepriekš justies slikti, vai lika domāt, ka viņš nav īstais cilvēks, tas patiesībā ir tikai tāpēc, ka tev vajadzēja vienkārši iziet no šīs savas komforta zonas ārā.
ja viņš būtu tik ideāls, tik perfekts un pildītu visas tavas kaprīzes, ja, tad tu nekad neizietu no šīs komforta zonas un no tevis nekad nebūtu tās lielās dziļās jēgas, saproti? Tāpēc šobrīd nevis ir jāsaka, ka pie visa vainīgs ir viņš un jāmūk projām pie nākamā, ja, jo šobrīd tu esi spējīga piesaistīt tikai un vienīgi tieši tādu pašu cilvēku, no kādu tu tagad taisies smukt prom. Tāpēc, ka tev ir jāmaina sevi, tev ir jāmaina savu iekšējo stāvokli, tev ir jāmaina savu vērtību, tev ir jāmaina savas vispār uztvere tam, kā tu redzi savu dienu, kā tu redzi savu stundu katrā šajā dienā, kā tu saskati šo te vērtību. Ja? Ar to ir jāsāk strādāt. Nevis jānomaina pilnīgi, jāiestāda sevi citā dobē un šajā dobē es beidzot uzziedēšu. Nē. Nākamais tavs uzdevums būs apdomāt, kas tieši tevī, tieši šobrīd tevī ir tas, kas tev neļauj realizēties. Kas ir tā iekšējā sajūta, kas tev saka, kad nē, sēdi tur, kur tu esi tagad, un neej tālāk, nerīkojies tālāk. Ja? Man šobrīd, kur ir aukle, video aukle, mazais blakus istabā guļ, es ierakstu video. Man nav nekādu šķēršļu, jo es gribu, lai tu dzirdi to, ko es tev gribu šodien pastāstīt. Es gribu, lai tu zini tās lietas, par kurām es labprāt pastāstu, kuras es reāli esmu piedzīvojusi vai nu pati savā dzīvē, vai nu caur savām klientēm, vai nu caur savām draudzenēm, vai nu caur savām kolēģiem. Visas tās lietas, kuras es redzu, kad ir svarīgi tev zināt, es viņas vienalga atrodu veidu, kā līdz tevīm atnest, un nevis meklēju attaisnojumus un iemeslus, kāpēc man to nedarīt, bet meklēju iespējas un meklēju variantus, kā man to izdarīt. Galvenais ir gribēt, ja? Un tagad tu, ja tu labi zini, ka tu gribi būt neatkarīga, tu gribi būt patstāvīga, tu gribi realizēties, tu gribi būt liederīga citām sievietēm, citiem cilvēkiem, vienkārši gribi darīt kaut ko foršu šajā dzīvē, vēl bez tā, ka tu rūpējies par ģimeni, vēl bez tā, ka tu uzturi māju tīrībā un kārtībā, ja? Vēl bez tām ikdienas lietām, ko dara jebkura, mēs tagad neizskatīsim, cik kvalitatīvi, cik tur kārtīgi, cik tur ikdienā vai ne ikdienā, bet vienkārši, kas ir parasta cilvēka ikdiena, ja? Ja tu beidzot esi izlēmusi, ka tu negribi sev parastā, mirstīgā cilvēka ikdienu, ka tu gribi kaut ko foršāk, kaut ko vairāk, ka tu gribi tiešām nevis eksistēt, bet dzīvot, tad vienkārši pirmais solis ir pārstāt meklēt sev attaisnojumus, pārstāt vilkt garumā no dienas līdz dienai, pārcelt uz rītdienu, pārcelt uz pirmdienu, pārcelt uz, kad Merkurs būs direkts, nevis retrogrāds, pārcelt uz nākamo gadu, pārcelt uz kaut kādu citu realitāti, bet apzināties, ka tava dzīve ir šeit, šodien un tagad. Un tu viņu var sākt dzīvot jau šeit, šodien un tagad. Tev vienkārši ir jāpieņem šis te lēmums. Apzinies savu spēku, vispirms saprotot to, kad no tevi, no tava sapņa atdala tikai un vienīgi lēmums. Tikai un vienīgi tavs lēmums, ja? Un, ja, piemēram, es pirms vairākiem gadiem būtu pieņēmusi lēmumu palikt vienkārši par jūrnieka sievu, kas gaida jūrnieku mājās, tad es būtu ļoti dziļi nelaimīgs cilvēks. Es esmu tik ļoti pateicīga sev, ka es tad pieņēmu šo te lēmumu, ka es gribu darboties, ka es gribu darīt skaistas lietas, ka es gribu taisīt permanento make-upu, es gribu taisīt skaistumkopšanas procedūras, es gribu palīdzēt cilvēkiem tikt vaļā no neveiksmīgiem tetovējumiem, es gribu iedvesmot sievietes, es gribu apmācīt sievietes. Es gribu audzināt savu bērnu laimīgā vidē, kā laimīga realizējusies mamma, nevis kā mamma, kas visu laiku visās savās problēmās vaino citus, visu laiku sevi apkrāmē ar kaut kādiem cilvēkiem, kas vienkārši
nezinu, vispār priekš kam. Es pat tagad domāju, vispār priekš kam apkrāmēt sevi ar kaut kādiem liekiem cilvēkiem. Kāda no tā jēga? Esmu sev nenormāli pateicīga, ka es kļuvu sev, šis te lēmums kļuva man par šo te pavedienu starp mani tad un mani šeit, kur es reāli jūtos nenormāli laimīga. Ka es esmu te, ka es te sēžu un tagad runāju ar tevi un stāstu tev visu to. Bet, protams, ka es vēl taustos, es vēl meklēju veidu, kā līdz tevīm viss tā skaidrāk atnes šo savu filozofiju, kur tu saskatīsi tiešām arī sevi šo te spēku, iedot tev šo te spērienu, notrigerēt, lai tu saproti, ka bļāviens, tu arī vari. Nav tā, ka man vienkārši paveicās un tā vienkārši kaut kādu nejaušību, likumsakarību rezultātā esmu šeit. Es zinu precīzas darbības, es zinu precīzi lēmumu, kad es izlēmu, kad es ieraudzīju sevi nākotnē, kādu es sevi nākotnē ieraudzīju, ko es darīju soli pa solim, kā es nonācu līdz šai pozīcijai, kur man jau vairs nav svarīgi, vai mani kāds novērtē, vai kāds apzinās manu darbību jēgu, ja? Vai kāds redz manu darbību rezultātus. Ja? Man jau tas vairs nav svarīgi. Man ir svarīgi tikai tas, ka es reāli esmu laimīgs cilvēks. Es apzinos to, ka es reāli esmu savā vietā. Es redzu ikdienā, ik uz soļa apliecinājums tam, ka esmu savā vietā. Un man pat vispār nav nekādu šaubu par to, vai esmu ar īsto cilvēku, vai esmu izvēlējusies īsto profesiju. Man vienkārši ir dziļa pārliecība par to, kad šo te savu stratēģiju es varu pilnīgi jebkuram iemācīt, nodot, un es varu reāli padarīt jebkuru cilvēku par tikpat laimīgu, cik esmu es. Un vienkārši vispirms bija apzināšanās, ka esmu tik spēcīga, ka es varu pati sevi atvest līdz šim te rezultātam. Es sevi atvedu, un tagad es reāli redzu, ka esmu varējusi atvest varbūt ne līdz tik ideālam vēl rezultātam, bet viss vēl ir procesā arī citas meitenes. Kaut gan es visu arī nezinu un visu arī neredzu, iespējams, jau ir arī citas meitenes, kuras ir vēl pat laimīgākas nekā es, jā, pateicoties man. Bet es reāli apzinos to, ka man ir skaidra šī stratēģija. Man pat nav jāredz šie rezultāti, es vienkārši apzinos un es saprotu to, ka tas ir viss tik vienkārši, ka vienkārši ir jāgrib un jādara. Lūk, tā kā ja arī tu vēlies saprast, ka tu esi savā vietā, vēlies pārstāt baidīties par to, ka bļāviens, ja es neiešu atpakaļ pēc dekrēta uz darbu, kurš man riebjās, tad viņš mani pametīs. Vai arī, ja es neatgriezīšos tajā darbā, kurš man riebjās, tad es neatradīšu neko citu, kur man maksās tikpat labi, kā man maksās šeit tagad. Ja arī tu baidies par šo, tad tas vienkārši viss ir šeit. Ar to var strādāt. Un nav viss tā, kā tu esi iedomājusies. Nav tev jābaidās par to. Tev ir vienkārši jāizlemj, ka nē, tas nav par tevi. Un jārīkojās tā, kā tu gribi, lai ir par tevi. Lūk, šodienai viss. Šodien es visu esmu pateikusi. Gaidu tavu ziņu vienkārši.